Slēpuma Emmas kundze stāsta, ka tas esot kāds īpašs balzāms. Nu, tad es tādu no rīta, kad ceļos augšā, naktī man, kas sāk kājas vilkt, tur sāpēt, tad es iedzeru otrais un par nožāsi vakarā gulēt, ejot arī. Ja man tās kājas velk, zinu, pamst, kājas pamst un tirpst. Nu, un tad, lai es no visu tā burzu izmēgtu, man naktars kārtiņš teica, ar vienu tādu muti nekas nav, vajag vairāk, bet nu vairāk es negribu, es tā jau pa narkomānu paliks. Savu nākamo apaļo jubileju 105 gadus Emmas kundze gatavojas svinēt Vālodzēs vietējā klubā, un tie būšot svētki visam ciemam. Šis rīts Latvijā iesākās ar gaisa temperatūru no +6 līdz -6 grādiem, bet dienā lielākoties saulains laiks, vienīgi Kurzemē Liepājas pusē iespējams nelielas lietus. Nākamajā ceturtdienas naktī neliels mākoņu daudzums, Liepājas apkaimē var nedaudz uzlīt, pūtīs austrumu-dienvidaustrumu vējš 1,6 m/sekundē, gaisa temperatūra +2, -2 grādi. Kurzemē dažviet +5 grādi, bet Austrumlatvijā dažviet -5 grādi. Rīt ceturtdienu daļai apmaukušās debesis, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem un dienas laikā arī pūtīs austrumu-dienvidaustrumu vējš 3,8 m/sekundē un dienā no +4 līdz +8 grādiem. Tas par dienas notikumiem šajā stundā, bet nākamās LNT ziņas ēterā būs jau bez 10 minūtēm 6. Tiekamies arī tad!